vienu momentu. Līte savu kaimiņienu atradīšu. Pauzējam. Montā! Hello! Mēs attripojam, kā es tev solīju. Uzmanību! Ņēmu, smaidām un... Nu runā savus buramvārdus. Zeltenes studentes, es redzu, jūs sirds ir noilgojušās pēc zaļumbalas. Tiek garantēta pilnīga personas neaizskaramība. Ceļu līdz Ligut parkam un atpakaļ apmaksā arotbiedrībā. Vēl vienreizīti. Paldies. Dāmas, bruņinieki ir jūsu rīcībā. Man paņem kā draudzenu braucam. Zaļumbalēnais bija 100 gadus, dzīve taču ir īsa. Uz priekšu, aiziet jūriņā. Te nav ko. Monta, vājprātīgā. Rīt prakses pirmā Nu pagaidi. Plauša skatās. Braucam. Vecumdienās kājas jāizlok. Kas arī bija jāpierāda? Lūdzu, rati ir jūsu rīcībā. Monta, sēdies blakus Zilbertam, tas ir klusākais vīrs Eiropā. Iepazīsimies. Tas esmu es. Un tā esmu es. Sēdies, citā darbas tev piepūtīs pilnas ausis. Zaļumbali neaizbrauktu, lai slavēts Venta zirgs! Janka, kāpēc šim braucējam tāds vārds? Viņš piedzima Ventas malā. Tā ir viņa ideja. Kas? Es. Mans tēvs bija ģeniāls cilvēks, viņš kopa zirgus. Zirgiem ir skaistas acis. Bāziet rokas kabatās, velciet ārā kapucīšus. Kā viņš barā? Ejiet, es tev līdzi. Tā man nav jāmaksā. Ew, tas taču maģis. Un pa mašīnu mūziku arī jāpēr kupons. Es krāju naudu. Mīlestība ir jauka, bet par ratiņiem arī jāmaksā. Priekš kā man ledus kaps, es nesmēķēju. Ko? Tas bija citāds no pavāra grāmatas, jo es esmu vīlnīgs atslēdznieks. Muzikants, vai jūs vienmēr tik daudz runājat? Laužā.
Vai trompetei arī jāpērk savu plackarti? Ja jūs spēlēsiet, tad nevajag. Es jūs lūkšu uz 2 dejām tieši no pēc Grīniča laika. Vai biedrs mehāniķis nedejo? Un klusēšana arī ir jūsu vaļasprieks. Es gribu dejot. Tas nekas. Vai jūs dejojot nevarētu kustēties mazliet vieglāk? Man bērniņi vairāk darīšana ar dzelžiem. Bet es taču neesmu no dzels. Nu jā, bet, kad lūžam placī atrod vecu dzelžu šroti. Šroti? Nu jā, vecu dzelžu Martinam un mums te jāsagriež. Cigoriņ. Oi, ko tagad teiks mana mamma? Vienīgais dēls aizbrauc uz balli. Es jūtos stipri satriekts. Kāpēc tu man to stāsti? Pats nezinu. Tu izskaties tāda, lai ar tevi runātu par nopietnām būšanām. Mana vieta cīši arī nezinu, kur esmu palikusi. Droši vien iet pa gaisa krustām šķērsām. Un tā? Tu tāda izskaties, lai ar tevi būtu mūžīgā līgsmībā. Un tā? Tagad es tevi skūpstīšu. Dievs sodī. Tu tomēr būsi man. Un mums būs ducis bērni. Un mēs viņus atcedīsim ekskursijā uz šejieni. Mazulīši sēdēs kā tad izšķīlušies cālēni un dziedās dziesmas. Tas ir izlēmts. Tu katrā balī šitā precīzi. Tad jau tev ir ducis sieva. Par bērniem nemaz nerunājot. Nesmējies. Rīt es eju pie tavu tēva, lūkšu tavu roku. Āmen. Aizemīt atveries. Kādu tipi gan cilvēkam dzīvē nav jāsatiek. Bet ja tu tādam tipam esi iekritus sirdī kā karsta ogļa, vai tad man būtu jātēlo benediktiešu mūks? Vispār, tu esi pirmā, kur radīt šādiem vārdiem. Un tūlīt es to pavēstīšu visiem. Atļaujiet man lūdzu nospēlēt šim vakaram Montai, Vardeni Dīķi un jūs finanšu ministrei. Dejojiet! Ir vaļā!
mēs taču beidzot māģi apnikuši pie lēmiem. Tā gribas ejot pie akcijas cērt. Mācinieks atradies taurētājs. Ja esi kniebeis, tu spēlē vēl. Ja tu vairāk nevar, mēs taču tev nonesīsim. Es vairāk nevaru. Ieslēdz. Šī ir dāma te. Esiet tik laipns. Zini, man tiešām negribas dejot. Šitā man nekad nav bijis. Es nezinu, kas ar man notiek. Ejam labāk paklaiņot pa parku. Kājuši? Mājas nokāpsim, lai pa lielo ceļu projām dotos rāmi. Arni! Arni! Kas maržo? Kā lauku ļaudis vēl nav sajukuši prātā. Apsēdies. Nebaidies. Tu varbūt domā, ka es varu būt pilnīgi mierīga. Man ir nogurušas kājas. Sēdi. Ak, tu mana raksniņa. Un rīt nāks pie mana tēva. Zini, viņš strādā pie dzelžiem. Vienreiz dzīvoklī sita mušu un izgāzās starp sienu. Man patīk tādi veči. Man jau sen radās aizdomas, ka es tevi iemīlēšu. Arni, neskaties uz mani tā. Skaidrs. Tu vēlies, lai es tev noskūpstu. Bet es to nedarīšu. Es neesmu radis izdabāt visādām meitiņu kaprīzēm. Es tev bučošu tad, kad man pašam ienāks prātā. Aha. Tagad jau ienāc arī.
te zilgs sauc. Es nekur neiešu. Man tepat ir labi. Bet tavs tēvs, viņš apgāzīs visu māju. Man tepat ir labi. Ārni nežēlo mani. Redzot jūs svētlīgos ģiemīšus, pat taisno grib skriet debesīs. Kur jūs bijāt aizblandījušies? Pēc pusstundas sāk šants. Uz klubu? Mēs esam motoklubu. Ko darīsim? Es aiziešu kājām. Paldies. Es tev pavadīšu. Es būšu laikā. Tikai darbā neaizmiedziet! Tev taču augst. Nu, ko tu nevajag neāksties? Rokas tev karstas, bet vajag sas. Ja tu labi uzvedīsies, es tev dzimšanas dienā uzdāvināšu bārdas skujamo. Saki, kas tev liecies? Tu man naktī stāstīji, ka tev mamma slimnīcā. Aizien noteikti šodien. Būs jau labi. Man nu pat tikai tā pa īstam pielica. Nāvīgi negribas palikt bez vērtīgās bārdas pļaujamās mašīnas. Neskujies, es nevarēšu rādīties acīs tavam tēvam. Tādas tās lietiņas. Vai pasveicināt mammu no tevis? Un šī būs tā īstā mamma jautās? Sveiks, kaimiņi! Čau! Samaini man šito. Šodien esmu meties uz zvanīšanu. Te būs. Paldies. Ei, tu šodien tāds šļaugans, kā pēc zaļumballes. Liela bērnu pēc lielas kreņķis. Paldies! Tu par montu? Liec telefonam mieru. Es viņu šorīt redzēju. Nu, ne jau manās tomātu dobēs. Abus ar kavalieri. Zeķerīgs puisis. Aizgāja pa pļavu ielu. Uz kuru pusi? Tur. Vakar nespēlēja visu nakti nebija mājās. Jā, es nezinu. Tu nezini? Arnis saslima. Mācelā. Aha, prūt kāds ieradies pēdējā brīdī. Ko? Uzmanīts.
pagaidi. Nav laika. Helo, Žano. Vai viss pasaules mūžņi vēl nav sagriezti? Tūlī būs. Lidinās, kā taurēņš. Zelta rokas, bet... Arni, Ilona tev meklēja. Tu būtu redzējis acis. Veldi tādi. Tikai ar lipu pa priekšu. Izlaidušies, ka baili. Kad es biju jauns un nedzīvoju kopnītnē. Kas ir? Kā iet? Labi! Zeķi nespiež un ēdien sveķē! Žani! No, man vajadzīgs viens kārtīgs vīrs. Ar degli. Ak, šitā gan! Otrajai krāsnī remonts. Un viens no griezējiem apslims. Un te vīri tik to vien gaida, ko? Es ņemu Arni. Nu, labi, ko vajag, to vajag. Citādi nevar, pats saproti. Aiet, rāmā. Būs pāris dienīs jāpastrādā pie krāsnes remonta. Jāiet, teica naglī raudzījusi āmuru. Vienai otrai naglai pārāk liela galva. Nāc un neizrunājies. Mēs dzīvosim bez... Žani, aizdod zēni 50 rublēnu. Grobiņā šodien taisot jaunu grogu vaļā. Krogus brāļiem es naudu neaizdodu. Žanim žēl dot, pietrūkst priekš mājas. Janka! Janka! Nenošpīdi! Bet tai finanšu ministrei tomēr tā mūzika patika? Jā, patika. Martiņ, ielej vien manējo. Trakā, līdz vakaram tu būsi pilna kā tramvajs. Vai nav vienalga? Tie smukie mūs mīts kā tādus mālus. Es viņu vēl pamīcīšu. Smukais. Māte viņam slimnīcā. Es mazgāju viņu kraklus un guļu ar viņu. Bet viņš pēkšņi pazūd, it kā es nesaprastu. Ko tev vajag? Paciņkent, madām. Teātrī iet baigais gabaliņš. Bērniem līdz 16. Es varu dabūt 2 biļetes. Padomā, zaķīt. Sievietes lielākais. Lielākā nelaime ir pieķeršanās vīrietim. Lai viņu mīlētu un mīlētu. Bet tās iedomīgās saites dabūna īsts vīrs. Histēriķis nomakšķerēja iepīšas un traumda visu mūžu. Tikai neuztraucies. Gani tev vīrs tiks, un tad tu varēsi savu veco lamāt. Vai nu, ka tas cauriem vakariem kvern pie televizora, vai daudzos kaut kur apkārt. Kuku. Čers.
Ar, te šodien bija ļoti grūti. Sīkums. To neilgi gaidīja. 150 gadu. Tikai? Un tava pirmā prakses diena muzejā? Es taču mājās nemaz neiegāju. Tad jau mājai sienu vairs nav? Manta, tā diena, kad es tev pazaudēšu, būs pastarpdiena. Kulūrkapainais bulants. Kur divi trešais liekas? Čau, ar labu nakti, Ilona. Ar labu nakti. Pieskatos Arnīs no gultīs neizkrīt. Viens tāpat kā tu devu padomus. Un pēc tam sāk žagoties. Ilona, es teikšu visu pataisno, kā vienmēr. Vakar Zaļumbalē iepazinos ar... Viņi iekrit man kā oglī sirdī. Un nekrīt laukā. Tāds tās lietiņas. Nu, kādreiz tam bija jānotiek. Cik tad ilgi var aizraut atraitni ar bērnu? Paldies, ka tu pateici. Citādi vēl būtu tevi iemīlējusies. Starp citu, Arni, tu biji foršs puika. Nes kāds būs nākošais. Tavs iemērktos kraklus es izmazgāšu rīt. Uz atvedām. Topiet gaišas manas acis. Pirmoreiz pasaules vēsturē tu mani atvedz uz jūru. Oh, un tik mierīgu, un saulainu, un siltu. Pirmoreiz mēs bijām šeit 8:00 no rīta 17,000 gadu atpakaļ. Un tad jūra bija vēl mierīgāka nekā tagad. Tu taču gribēji sauļoties? Kā tad? Neaušojies. Es gribu būt skaista. Esi sveicināta Baltijas jūrā! Peldi man uz zilti. Arni! Es gribu zināt, vai tu mani mīli! Tas ir ļoti svarīgi!
Svētceļojums uz jūru. Tāpat kā mums. Tu uz osādi skrienam. Sveiks, skumjais arceņģeli. Ārā sliedējs. Mums ir mainījis ēdienkarte. Šī tāda drejāta skudrīga. Pārkots ar viņais, kā tad viņu sauc? Tev būs jānomirst nezinājušam. Un ko tā teiks Ilonai? Viņa jau to čupināja no visām pusēm. Ui! Kāpēc ir tā cilājas ribas, tev nav temperatūra? Kroga mantojums. Par visu jāmaksā. Par vēl cilvēkam laikam nāk tikai vecums. Bet man pēkšņi kļuva skumji pilnīgi par velti. Tā nevērts būt. Kas tu tāds esi? Kārtīgs fabriku zēns. Vakaros spēlēju krogos. Nāc, sēdi. Bet man kas tu esi? Tava mīlestība, cigoriņa. Bet ja tu savas mīlestības esi kārs uz vaģiem kā Jāņu vainagus. Retam. Kad Dullu Arni izmet no konservatorijas, viņš spēlēja krogos. Arī Jāņos. Zini, es varbūt kļūst greizsirdīga, bet kas tā Ilona tāda ir? Zemūdens akmens manā vētrainajā dzīves akvatūrijā. Tu vari būt normāls. Viņa ir oficianta restorānā. Un vēl? Vēl Ilona ir atraitne ar bērnu, bet tas nav mans patents. Pretam viņa mazgāja manus kreklus. Es negribu, ka viņi mazgā tavus kreklus. Mēs tos aiznesīsim uz veļas mazgātāvu. Cigoriņ. Es savā mūžā gribu uzrakstīt vienu skaņdarbu. Trompetē. Tas sauksies Zirgu peldināšana ventā. Tajā skanēs viļņu balsis, meldru dziesmas, kumeļas viekšana un mana tēva vārdi vakarklusumā. Nebojā peizāžu. Arni, parunāsim kā vīri. Ko tu teici? Parunāsim. Es cilvēks. Iepazīstini mani ar Zilbertu. Ar Zilbertu? Nav ne mazākās patikas. Viņam ir baigais sacīgs dampis. Cik tāds velk? Tāds kā tevi, steriem. Es viņu ņemu, kad es ar šito zvēru no Rožu laukuma līdz vokzālei cauri visai pilsētai. Tu saproti? Varbūt tu parunāt ar Zilbertu. Arni, beidz. Nevajadzēja stāstīt. Bet Ilona tev pametīs. Labi. Ejam noskaloties. No otras kantes es tev teicu. Pārstāv šitas gāziet, un tavi cimdi arī būs sausī. Kur? Paņem tanī pusītē. Ja? Ko tu tur bļausties? Viss ir okei! Tanī pusītē otrā. Tā nebūs. No otras kantes. Ofelija prātīgs sievišķis pati zina, ko dara. Nu, ko tas Arnis tur mecējas?
Zilberti tev nepiestāv šī tāda piņķerēšanas ar tiekiem. Kas šim nekaiš? Jā, nav kā vienam otram. Palaid. Jāraujas uz pusēm. Janka, nu? Panāc šurp. Mums jāizmeklē špūriņu vietas trasē. Un pēc iespējas ātrāk mums tas jāizdara. Tādu bluķi ar Ofēliju dabūjām muldā tonu uzreiz. Tādi bluķi ir mūsu svētība. Plīts uzreiz pilni. Janka, viss parasti nem ārējā malā. Mēs esam pa iekšu, pie paša zāles. Citādi mēs nevienēsim. Tā nevar, tur mūs apmetīs apkārt. Baigi akmeņi. Nekas. Tomēr jāiet, cits izējas nav. Nē, šokar es spēlēju. Un ko nedara? Uz restorānu gan nevajag. Nē, es jocīgi. Pirms restorāna ar lielāko prieku. Paklaužām. Aiziet, apskatīt dzīves sacīkšu motociklu. Tā. Aizdod man 10. Šovakar uz dzimšanas dienu jāiet. Nomainīsim sajūgu, varēs iet. Viņai šovakar 16 paliek. Pieaugus taču. Pass jau ir. 16. Algas dienā atdosi. Tikai ne tā kā pagājušo reizi. Sīk nauda. Pilni savi naudas. Tu nebaidies, ka naudu neatdosi? Tad tev iznāks tikai pusmāja. Puikām naudu vienmēr vajadzīga. Un māju es jau noskatīju. Nebūtu Fredijs toreiz apdedzinājies. Es laikam vēl kačāta divriteni. Buenos días, Argentina, el Balland, mein Weg zu dir. Doch nun schwenk ich den Sombrero. Buenos días, ich bin hier. Ja. Buenos días, Buenos Aires. Nāc palīdā. Zini, Zilbert, man šovakar 7 jābūt. Man arī jābūt, lai zemē. Bet tevi jau neviens negaida. Tu dabūsi pausīm. Labvakar, vīri. Jūs nu gan esat baigie fanāti. Lūdzu. Paldies, bet mēs steidzamies. Jā. Zilbert? Jā. Tu airēsies to gabalu? Labi. Dabūs cauras rokas. Pagaid. Kas būtu, ja tu šogad nespēlētu, mīļais? Bet ko teiks mana trompete? Trompetē es pateikšu lielāko paldies. Bet ko es teikšu večiem? Ak tā, nu jā. Večiem. Nu jā. Svētdienas mačos, Janka, mums jāvinnē. Mēs vēl nekad neesam vinnējuši. Es gan arī vienmēr vinnēju. Pats sevi. Nu, un kas? Ko tev tādu vinni dod? Šito pašu man prasīja man bijusī sieva. Nu, bet kāpēc tu nāc lauzt tos savus kauliņus? Nu, bet kā? Es taču esmu Fredija vietā. Un cik gadus tu maksās alimentus? 15. 15? Bet tā taču veselu mūžību. Tu saki, negaida. Bet varbūt es nemaz negribu, lai mani gaida. Ja kāda tā pa īstam gribētu, tad viņi tev savaņģot, ka nemetas. Tur vajag divus. Labvakar, Monta. Jūs gribat Arni? Jā. Tas ir nē, es tikai paklausīties, kā viņš spēlē. Sēļņiem! Nu, fleitēt jau viņš fleitē lieliski. Šveic ar Arnis spēlē trompeti.
Nevar, brīviet nav. Nu, re. Tagad bučos ar kaķi. Kas brīdum dāls. Nu, re, kaimiņiem arī nevajadzēs pukoties. Es iešu. Jo cilvēks vairāk steidzas, jo dzīve ātrāk paiet. Kad atnāksi? Drīz. Bet tad mēs varbūt būsim... Tad mēs būsim divi. Varbūt. Nu, šī būs tā īstā. Kādēļ tu nesarunāji Janku vai Zilbertu? Janka būtu mūs aizvedis. Es viņam patīku. Jautājums, vai man tas patiktu? Un te taču nav tālu. Man gribas kofiju un siltus biespienu plācenīšus. Vēl tā agrā celšanās. Vai tad labāk ir šauties pa upi kā meteoram ar 2 motoriem aizmugurē? Man nepatīk mežonīgs troksnis. Nu, bet tavu trompeta krogā? Nevajag trokšņus jaukt ar muziku. Ejam tur. Cilvēks nedrīkst būt remdenis biespienu plācenīts. Ja klusums tad tāds, ka dzirdam mataukšanas personiskais galvas. Ja spēlē, tad trompetē jākup, kā nodzītam zirgam. Tālūk manu rausīt, jo kāds tur sev nosauci. Tas šlavs vēl nezina manu vārdu, bet jau grib mācīt dzīvot. Ave Marija. Es laikam esmu nomiris. Un atrodos ar vienu kāju paradīzē. Cik te ir lāpi. Un apkārt trīnas bučoties kā āreņģeļu skuķīši. Kā tev no kauna par mani tā runāt? Arnī! Ai! Piedod man grēcīgajam. Es stāvinu tev šo upi ar visām zelta zivtiņām. Un šo mūsu peldošo salu arī. Peldošo salu. Paldies, Arni. Vai tev nešķiet, ka mēs tuvojamies tālām apvārsnim? Arni savā mūžā gribētu izdarīt daudz, daudz laba. Tas ir katra cilvēka spēkos, kuram ir tāda dzimtene kā manējā, kā tavējā. Ak, tev es nezinu, cik tas ir vilinoši. Un ko tu visvairāk vēlies tajā tālajā apvārsnī? Es vēlos katru rītu satikt tevi. Vakaros arī. Un tu pat? Es gribētu, lai tu apstātos no šīs skrējiena pa dzīvi, kā ar 2 motoriem.
Tu ne tik daudz kausēt tēraudu, kā pats sevi tajā krogā. Paklausies, muzejā iekārtojot izstādi, es uzzināju, ka dzīvoja kāds dīvains cilvēks. Maz bija tādu, kas viņu pazina, bet tas viņu netraucēja strādāt un rīkot izstādes. Un kad viņam šeit mūsu jūras krastā kļuva par šauru, viņš sāka būvēt laivu, lai sakrautu tajā savu dzīvi, sapņus un apbraukt apkārt zemeslodei. Lai pastāstītu par to, kas mēs tādi esam. Par to, ka ir tāda maza tauta latvieši. Šo skulptūru autors karā pazuda. Viņu sauc Miķelis Bankoks. Un tikai retais bija dzirdējis, ka ir tā cilvēks, kuram ir apskaužami sapni, kurš zināja, ko viņš grib, un uz to gāja. Ofeli, turies! Valmieras minerālūdens! Žani? Ko? Alats. Tie ir māsas bērni. Ejam. Sveiki, meistari. Labdien. Viņi gāzīsies tieši par šito krauju lejā. Te viņi gāzīsies? Un kur ir muzeja? Stumsim malā! Ultimāmais! Kur šie palika? Redz, kur nāk? Janka! Silver! Silver! Redimond, tā ir jāskan arī trompetei, lai kūp! Es jau redzēju, kā tu kūpi krogā. Ko tu te sauļojies? Tad jau manīs. Klausies! Un tomēr trompetes negrib atstāt. Nu tad ej prom no Martena un kļūsti par probas profesionālu. Saproti? Bet Martenā mēs gluži neči esam kā sakausēti ar tiem celšiem. Tur neviens nemētājas ar tukšiem vārtiem. Tur uzreiz redz, ko esi vērts. Nu, tāpat kā te, trase. Trompeti tev nemaz nav jānoliek pavisam. Turpmāk tu to varētu spēlēt tikai man. Apsveicam? Nu, tad apsveicam. Ar 10. Šeit tev. Re, jaunās meitas ar nāktiem bučot. Dot puķīti no jaunās pielūdzējies. Un spēkam. Palaiž. Jā. Malači. Vai jūs man neiepazīstināt ar Zilbertu? Vai, nu cik tad tu tā dari? Knausīt.
zini, āda pār kārti. Ko tas nozīmē? Kāds puišelis pajokojas. Kas man no rādu novilkt, ja vācieši to nevarēja? Lai tikai raksta. Nodosim jaunās ģērbtuves, tur galds būs vēl lielāks. Sveiciens Ofēlijai pirmdienas rītā! Ja tu tur nerimsies, mēs tevi izprecināsim Zilbertam! Žano. Kāpēc gan neko? Lūdzu, kungs, naudiņu. O, paldies. Māk tevi sādīt. Kāpēc, lai es nedotu, ja man ir? Paaugsties paši sapratīs, ka nauda jāpietaupā. Makarenko. Nav ko ņemt pierē. Atradušies te rakstnieki. Šito kaunu jūs man zaļajām ziepēm nenomazgāst. Brāģdari. Brāģdari? Tu mēs te nedzird. Iepriekšējā maiņā jūs esat iedevuši krāsnī svinu. Viss kausējums pa galām, izgājis cauri klonam. Un tu, Žani, večs rotnieks, kur tu biji? Atbildi. Mēs bijām krosā. Strunts par krosu. Bet kā tas varēja gadīties? Nu, ko blenžat? Varbūt šrotas pleķī bija atvests kaut kas ar svinu? Ofēlijas magnets svinu nebūtu ņēmis. Kā tas tik muldā? Varbūt bija kāds vecs kuģa gabals. Piekdien tā kā kuģa ķīlis. Es apgriezu abus galus, lai ieiet muldā. Es tev tūlīt pašam to galvu apgriezīšu. Vai tu nezini, ka dzels ķīlis ir pieliets ar svinu? Bet ja feirams, tad vajag pateikt, kas ir ko kasās. Kas ir ko čamais, ja tu steidz augšā tagad kosmonauts? Tu, Žānis Sīpoli, un tu māksliniek. Meklējiet baltus papīrus un rakstiet paskaidrojumus. Ofēlija, kas tas tev par magnetu kapat svinuņa? Kurš, ko tu te bļausties, ko? Vai tu to svinu kāds tīšām grūdi, ja? Lietas līk ar spaiņiem. To tu pasaki ceha vīriem, kas nedēļ remontēs krāsni. Kosmonauta atradusies. Lidinās tā tādi tauriņi. Pirmdiena. Labrīt, biedri sportistiem. Kas par lietu? Šis jauneklis man lūdz ar tevi iepazīstināt, Zilbert. Te es esmu. Apsveic ar 10. vietu. Un tāpēc bija jāatceras tikai no rīta, ko? Nē, es redzēju, kā jūs rāvāt, bet man ir cita lieta ļoti svarīga. Kā vaļā? Redziet, varbūt jums tas liksies smieklīgi. Es pērku jūs dampi. Ofēlija, tu savu vārdu esi turējusi. Uz dzīvi atvērās. Ei, nevajag mierināt, ei, ja reiz palīdzēt, ei, man nekā nespēja, ei. Piena puika. Redzi, kā mēs te palējamies? Auss jums šrots večiem vajadzētu noraut. Kurš tad bija tas gudrinieks, ko? Varbūt tu? Citādi jau es te nestāvētu. Būtu es veista vietā dot stāvēt aiz vārtiem un trejāt skrotis. Nu, ko stāv, kā biks pielaiz? Citiem nedos? Hei, vīri! Nāk ieraut balto! Te jau tā šancēsi?
3 mēnešus. Lona ar uz pusi mazāk. Jā. Lēdijas un džentlmeņi, tu nodala arī visi panāciet šurp. Visi. Nosvinēsim šķiršanos. Pat Martinā dažreiz ir vieglāk nekā te, bet ne jau tāpēc es aizēju no jums. Es pirmo reizi mūžā sāku kaut ko saprast. Nekas nav tik vientuļš, kā tāda spuldze naktī, viena pati. Vēl viena malciņa. Uz atvadām. Es tūlīt pats savācu savas panskas un pazūdu. Arni, viss pazūdu. Lai uzsprāgst gaisā tas mūsu kroks. Ko es tur darīšu bez tevis? Man jāpakarās. Ilona, es negribu... Arni, iedzer. Uz atvadām. Arni, uzspēlē. Lūdzu, uzspēlē. Pēdējo reizi. Neviens to neprot tik labi kā tu. Ja tu zinātu, cik tu man esi vajadzīgs. Labāk tā nekā. Nu jā, bet mīlestību jau nevar izvēlēties. Paldies par ķiršu, zapti. Burciņu es tev atdošu vēlāk. Ko nu par to? Dod šurp somu, palīdzēšu uznēs. Liecies mierā, kaimiņa, liecies mierā. Ienāc, Amālija, aprunāsimies. Kā? Vai tad Arnis nav darbā?
Lai Dievs nedod. Kas te notiek? Ak, jā. Ne prāta, ne goda. Jaunajā. Ai. Celies augšā. Noslaukies. Tāda jauniņa. Tev pašā lepnuma nemaz nav. Izstāsti, ko tas mans Arnis tev nodarījis? Jūs esat Arņa mamma, bet es biju domājusi, ka mūsu tikšanās būs pavisam citādāk. Pavisam citādāk. Viņa Arnis te pūt savu tauri, ka mājai jumts cēlās nost. Un šitās, vai dieniņ, kliedz un smējas pa visu māju. Vai tad vīrietis var atkauties no šitādām, ka... Paldies, Amālija. Ja nu kaut ko vajadzēs, es atkal pasaukšu. Arnis jau neko nestāstīs. Varbūt tu? Mēs gribējām iet pie jums uz slimnīcu. Varējāt atnākt. Gaidīju, ļoti. Bet kas tad man slimnīca tagad garām? Varbūt tomēr izstāstīt man savas bēdas. Nē, Arņa. Nē, paldies. Taisnība vien ir tai tantei. Kur no vīriešiem no mums šitādām? Nu ko, piens stiepjoties bruku dabūjis, jā? Nu nepārdzīvo. Pietiek, ka Žans katru dienu raud par noņemtajiem procentiem. Tā diena, kad es tevi pazaudēšu. Nu gan jau atradīsi. Tu zini, Ofēlija, nekā tu nezini. Labdien! Es esmu Monta. Es tūlīt. Lūdzu, Monta. Arnis šeit vairs nestrādā. Viņš ir tavs. Es darīju visu, ko pratu, un darīju visu, ko nepratu, bet viņš grib tevi. Es neieredzu jūs, Ilona. Jūs tā mētājaties ar tiem vārdiem. Tur, dzīvoklī, uz spoguļa. Jūs neko. Jums ir bērns. Bērns. Bērns ir. Bet man ir tikai 28 gadi. Visi cilvēki grib mīlēt. Es arī.
un es laimīga gaitiņa. Paklau, Žanna. Tava māja ir pašā jūras krastā. Labdien! Pasauciet lūdzu Montu. Aizbrauksim, tad redzēsim. Labdien! Labdien, Monta! Labdien! Monta? Cigoriņi? Vai tu gaidīsi man šovakar? Es tajā rītā biju pie tevis. Es iedomājos par taviem krakliem. Es tajā rītā biju pie tevis. Es iedomājos. Monta. Monta. Tu mani dzirdi? Monta. Tu nedrīksti. Monta. Monta. Tu man esi... Monta, tu esi man mīlestība. Monta. 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 Cigoriņi. Labdien! Monts tev! Sveiki būšana. Man noteikti jāstiek Monta. Es esmu viņas līgavainis. Arnis. Eidz. Es gribu lūgt jūs meitas roku. Paķer galā. Pieliec roku. Smir. Labi. Nu, ņem galā. Lēnām, lēnām, lēnām. Tur. Liecamē. Es jūs ļoti lūdzu, kur ir Monta? Musija bija? Tur saka, ka neesot. Brūt gan. Es skrienu atdot 100. Dievs palīdz, saimniek! Skatos, tā kā pazīstams. Esam kaut kur tikušies. Pie plītēm. Pareizi. Kad tu aizgāji? Nu, jau 2 gadi. 2 gadi. Monta, mums jāparunā. Monta, mums jāizrunājas. Mums jāizrunājas. Es nevaru. Arni, tu taču redz, man jāiekārto ekspozīcija. Labdien. Labdien. Es jums palīdzēšu. Lūdzu. Bet pēc tam, Monta. Monta, kamēr es te nebūšu visu pateicis, es nekur neiešu.
Man šodien Arnis lūdz tev roku. Tā viņš teica. Vai tev darbi ir galā? Manu viņi te aicina nelielā ceļojumā. Montai un Arnimis ierādīt istabas saules pusē. Labi. Monta. Cigoriņi. Nē, es nevaru. Kāpēc tu tā? Monta mīļā. Es nevaru.